Labdien! Divas lietas. Pirmā. Ir iespēja savos nagos iegūt Pētera dzīves labāko sēriju izlasi. Šeit ir izlasītas tikai pašas labākās sērijas. Kā var redzēt, kopā šeit ir 100. Šeit ir arī dažas DJ Ilzas dziesmas, arī nedzirdētas. Protams, šis ir tāds kā labdarības projekts, kurā visi līdzekļi tiks ziedoti labdarībai. Šajā gadījumā gan ir gadījies tā, ka šis labdarības mērķis esmu konkrēti es. Disku var nopirkt rakstot uz krekli@pdz.lv un arī kreklus un krūzes un visu kaut ko vēl. Otra lieta, ko es šodien gribētu darīt, es gribētu palasīt dažus komentārus un mēģināt uz tiem varbūt atbildēt. Ja? Lauri, tu esi super. Šis gan ir komentārs pie Laura Reinika video Es skrienu. Tāpēc... VTF, ko tu esi sapīpējies? Daudz jautājumu zīmes. Padalīsies? Nē, esmu neko sapīpējies. Nezinu, ar ko es tur daudz varu padalīties. 10 no 10. Paldies. Kas noticis? Kāpēc vairāk sērijas netaisi? Atbilde ir tāda, ka es taisu sērijas un es taisīšu un būs arī tālāk. Cerams, ka pēc līdz 200. Noskatieties 2x ātrumā. Maisiņš vajag? Dažreiz. Ilze Jankovska raksta. Ilze, es saprotu, ka tu esi šokā par kaut ko. Kaut kas tev ir ļoti smagi tā kā traumējis šajā momentā. Es ceru, ka tev izdosies nomierināties. Dievs mīlēja mūs tik ļoti, ka viņš devis savu dēlu Jēzu Kristu, tagad, kurš tic uz Jēzu nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tad viņš savu dēlu sanāk mīlēja mazāk nekā mūs. Lūdzu nākošo sēriju, bļa. Es atvainojos, ka es uz pirmo nepaspēju atbildēt, un tad jums vajadzēja ierakstīt vēl nākamo nedaudz spēcīgāku tekstu. Tāpēc būs. Lol! Wow, lol! Ļoti interesanti, ļoti iedvesmojoši īstenībā. Es nekad nebiju domājis uz to paskatīties no tāda viedokļa. Kur tik īsas sērijas šajā kanālā? Interesanta likās pasāža par fraktālisko visumu uzbūvi. Līdzīgi sarunas ir direktors un pierādījums. Dāvis Andersons atbild, ja es pareizi sapratu, un jautājums ir... Tas arī droši vien viss šodienai. Sērijas turpinās, viss iet uz priekšu, viss ir baigi forši, visi ir priecīgi, pasaule ir forša. Visu labu!